Kādreiz senos laikos dzīvoja slepena augsts dzimušu cilvēku organizācija zem nosaukuma Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Viņi dzīvoja tālu, dziļi Transilvānijas mežos, kur viņi sildījās savās alās pie svētajiem spožajiem ugunskuriem un smēķēja vislabākās kvalitātes rumāņu tabaku. Un tā nu skatoties šajās senajās svētajās liesmās, viņi pareģoja cilvēces nākotni, cilvēces iznīcības nākotni. Viņi redzēja, ka pēc 1000 gadiem par pasauli nāks tautas varonis Viņi redzēja, ka viņš iznīcinās birokrātiju, viņš iznīcinās kapitālismu, viņš iznīcinās visu pārējo negodīgo, kas pārvalda mūsu pasauli. Tas nebija pa prātam korupcijas novēršanas un apkarošanas birojiem, tāpēc viņi izdomāja, ka ir jātiek vaļā no tautas varoņu tabora, atņemot pašu svarīgāko, kas viņam ir. Pašu svarīgāko, kas viņam kad dzīvē ir bijis. Viņa ierīces. Блядь! Ko man tagad darīt? Neko viņu trauc. Mēs nevarēsim teikt man paldies. Nu, tas jūs... Pa šeien? Kur tas ir? Te ir ķieģels. Tu nevar braukt. Nu, apstāst. Neku te brauc. Tev ir iesties, ne? Jā, tāpēc. Vispār zināt, kas es esmu? Es esmu priekšnieks.
Laižat vaļā jūs mērgļi! Kretīni! Ko jūs? Vispār? Tas mākslas darbs. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas! Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas! Knap!